Man prieks jūs sveikt visu šajā svētdienā, Kristus vārdā, šeit Vīlandes draudzē, kas esat pārvarējuši varbūt kādus šķēršļus satiksmē, negaidītas kādam, citiem varbūt zināms, bet paldies Dievam par šo iespēju šodien būt šeit draudzē un būt īpašā dievkalpojumā, kur mēs būsim kopā ar mūsu draudzes svētdienas skolu, kur beidz šo mācību gadu, dodas vasaras brīvlaikā, bet tas nenozīmē, ka svētdienas skolā nekas nenotiek. Arī vasarā ir kādi pasākumi, kur mēs varēsim būt kopā, kā ģimenēm ar bērniem. Un šodien mēs gribam īpaši arī būt kopā ar šiem bērniem. Jo es domāju, mēs katrs apzināmies to, cik svarīgi ir tas, ko mēs dodam bērniem. Un nevelti to cilvēki ļoti labi zina un arī cenšas iedot bērniem kādas lietas, bieži vien varbūt ne tās labākās. Un bērni to pieņem. Ir labi, ka mēs apzināmies, ka varam saviem bērniem parādīt to labāko, to vērtāko un iepazīstināt viņus arī ar Kristu, ar to, kurš spēj izmainīt dzīves, kurš spēj palīdzēt, kurš ir apsolījis būt pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Un šajā dienā, pirms mēs sagaidām bērnus, mēs dziedāsim vienu kopīgu dziesmu, sena dziesma, bet dziedot to, mēģināsim tā sirdī arī padomāt par šiem vārdiem, kas ir šajā dziesmā.
šodien ir mūsu īpašā diena. Un es gribētu teikt tā, ka bērni šo dienu ir nopelnījuši, vai ne? Gan bērni, gan skolotājs, gan vecāki, gan arī draudze. Un es šodien neko daudz negribu teikt, bet es gribu teikt tikai to, ka Dievs ir bijis ar mums šajā laikā. Un to mēs esam izjutuši, piedzīvojuši, un mēs ticam, ka Dievs būs ar mums arī turpmāk, vasarā, un arī tad, kad mēs uzsāksim atkal jauno mācību gadu. Un tagad būs lūkšana. Ja mēs aizvien piecelsimies un pielūksim Dievu. Mīļais Kungs un Dievs, Tev vienmēr ir bijis svarīgs tas, kas notiek mūsu dzīvēs. Tev vienmēr ir bijis svarīgs tas, ko mēs domājam, kā mēs jūtamies, ar ko mēs varam priecāties, un kad mēs jūtamies noskumuši. Paldies par Kristu, kurš mums dzīvē dod šo cerību. Un paldies, Kristu, Tev par to, ka Tev bija īpašas attiecības arī ar bērniem. Ka Tu viņus mīlēji, Tu viņus saprati, Tu viņus iedrošināji, Tu viņus aizstāvēji, Tu ar viņiem sarunājies, un Tu viņus svētīji. Tu kādus no viņiem stādīji kā paraugu pieaugušajiem. Paldies, Kungs, ka šodien mūsu priekšā ir bērni. Un kā arī mums, kā draudzei, var būt īpašas attiecības ar bērnu. Paldies par tām svētībām, ko mēs saņemam caur viņiem. Un, Kungs, palīdz mums apzināties, raugoties uz viņiem, ka tas, ko mēs varam darīt, tas nebeigsies, bet tas turpināsies caur viņu dzīvēm, caur viņu kalpošanu, šeit draudzē, mūsu sabiedrībā, mūsu pilsētā. Un es teicu, Kungs, ka viņi to varēs darīt daudz labāk nekā mēs to varam darīt. Un tādēļ, Dievs, es Tev gribu īpaši pateikties par tiem skolotājiem, kas darbojas ar šiem bērniem. Tā ir īpaša svētība, ko mēs kā draudz arī varam baudīt par šiem cilvēkiem, kuri ir tik atsaucīgi, tik upurēties griboši un daudz pienākumu daroši cilvēki. Kungs, mēs jau nevaram tā tīri cilvēciski viņiem atlīdzināt, bet Dievs, mēs ticam, ka Tu savā mīlestībā atlīdzināsi viņiem arī to, ko viņi dara šo bērnu labā. Paldies Tev par šo dievkalpojumu. Kungs, lūdzu, lai Tu mūs katru šajā dienā arī uzrunā caur savu vārdu. Es teicu, Kungs, ka Tev katram mums, ir ko sacīt. Un tādēļ, lai mēs spējam atvērt arī savas sirdis un Tavu vārdu šajā dienā uzņemt. To Kristu Tavā vārdā lūdzam. Amen. Lūdzu, sēdieties. Santi,
Ja svētdienas skola, tad ir Ābele. Un šodien mums būs jauns skolotājs. Pirmo reizi šodien svētrunu teiks Mikus. Ne tāpēc, ka viņš ir dēls, bet tāpēc, ka es ticu, ka Dievs var viņu šajā dienā īpaši lietot pie mūsu bērniem un arī pie mums. Tad viņu lūdzu. Dien. Jā, es šodien centīšos nedaudz atgādināt jums kādas lietas. Un kad mans tēvs palūdzēs varētu kaut ko teikt tieši šodien, es baigi jau domāju, kas varbūt ir tās lietas, kuras būtu nepieciešams tieši mūsu absolventiem un arī jums vecākiem visiem, kas šeit ir. Un pirms kādu laika es biju misijas braucienā uz Norvēģiju. Un šajā braucienā es ļoti aizdomājos par to, cik īstenībā Dievs ir varens un liels. Un šodien es arī centīšos jums vairāk varbūt atgādināt šīs lietas, cik īstenībā Dievs ir liels un varens un kā viņš mūs sēdīs. Un no sākuma varbūt paņemsim Bībeles, izlasīsim 78. psalmu, 13. un 16. pants. Un tur rakstīts, viņš pašķīra jūru, lika viņiem te izsoļot cauri un uzstādīja ūdeni kā aizkost. Viņš tos vadīja dienā un caur naktī ar uguns atstīgumu. Viņš pašķēla klints tuksnesī un dzirdināja viņus, kā ar dziļumu ūdeņiem papildinā. Viņš līgas trūkām izplūst no klints un ūdens tecēja straumēm. Kāpēc izvēlas tieši šos pantus? Man ļoti lika aizdomāties tieši par to, cik īstenībā Dievs ir tāds liels un kad citreiz mums prāts nevar to aptvert. Un es jums arī, man ir daži fakti, ko es jums gribu pateikt. Man likās ļoti interesants īstenībā. Es arī paskaidrošu, tāpēc, ka bērniem tas arī jāsaka. Tātad pieņemsim, ja bērniem tas arī jāsaka. Tātad pieņemsim, kad mums ir kaut kur ir zeme, šeit, šī būs zeme. Tur mums ir Jupiters, Venēra, Mars, tā daudz planētas. Un tad mums ir vēl aptuveni 100 miljonu zvaigznes. Ja? Zinu, milzīgs skaits. 100 miljonu šāds zvaigznes. Un tas viens ir galaktika. Un tad puišiem šies ir jāzina. Pasaulē ātrākā mašīna ir Bugatti Veyron. Ātrākā mašīna, kas ir kad ir izskatot. Tātad mums ir mašīna. Tāda mums ir mašīna. Tātad, šī ir tā galaktika, ja? Iedomājieties, ka šis ir ceļš, un lai pārbrauktu šo mašīnu pāri galaktikai, piemēram, ka šī mašīna brauc ar 300,000 km/sekundē liela ātruma. Ja? Šis ir ātrākā mašīna vispār. Lai pārbrauktu šo pāri, ja mums vajadzīgs 100,000 gadi. Tas ir, man tas nežēlīgi, ka aizdomāties, kā Dievs viss ir izveidojis vispār kopumā. Un tagad vēl iedomāsimies, kad kopā ir 50 miljārdi šādas galaktikas. Un daži no tām ir vēl lielākas. Un tātad jūs varat aptuveni iedomāties, cik īstenībā mums Dievs ir varens, cik viņam ir daudz spēka, cik viņš ir gudrs. Un šajā brīdī, kad es paņēmu šopies, es vakar ļoti ilgi sēdēju vakarā un centos izdomāt kaut kāds piemērs, kas varbūt arī jums liks aizdomāties. Un vēl viena lieta. Iedomājieties, ja, mums ir Supermens. Apmets, ja. Supermens tātad. Iedomājieties, jūs saliekat kopā 100 miljonus supermenus, ja? Spēks, cik viņš spēcīgi būs. Dievs ir vēl spēcīgāks par to. Un iedomājieties,
Tāpēc, ka man liekas, ok, mēs redzam Superman filmās, mēs redzam Batmanu, bet ir vēl kaut kas vēl spēcīgāks par to visu. Un tās divas lietas, un es vakar arī centos sarakstīt vairākiem cilvēkiem, lai viņi atraksta kādas lietas, varbūt, kas viņiem parāda, cik īstenībā Dievs ir liels. Un man daudz cilvēku atrakstīja. Man atrakstīja arī viens cilvēks par kaktusiem, ko es bišķi aizmirsu, kā tur precīzi bija. Bet būtībā Dievs ir viss sabiedrīs, cik vien iespējams tuvu un precīzi, cik vien ir iespējams. Un es arī pastāstīju no savas dzīves, ka es biju Norvēģijā. Mēs vakarā gājām no baznīcas mājās, un es vienmēr lieku aizmirēju kabatā. Un es tā pārbaudīju, man nav. Es domāju, nakšaus uz kārtas, nav tūlīt izturēšos. Un es kaut kā tā pārbaudīju, iebāzu roku iekšējā kabatā, jakā. Es tāds, ok, Maks ir, viss ok. Sogut ārā izvilkt netiešām 2 bukletus ar ielūgumu uz misijas dienām. Es tāds domāju, ok, tam noteikti kaut kāds mērķis visam. Es gāju uz priekšu, es turēju tos bukletus rokā, man vēl bībeli rokā, jo man nebija muguras soma tajā brīdī. Un es eju, un priekšā stāv 2 meitenes. Ceļu malā vienkārši. Un es viņām pieeju klāt, protams, un Sandras ļoti maz saprat. Un mēs viņām sākām runāt, un tā, un beigās mēs spējām 1 bukletu. Un tajā brīdī es sapratu, ja jau Dievs iedod 2 bukletus, tajā gaļā, tad otram arī kaut kas būs. Es tā samierinājos, un es eju uz priekšu vienkārši. Mēs ejam uz to, pēc 10 minūtes jāiet. Un tajā brīdī mēs ejam, un priekšā nāk 2 džeki. Nebija viņa labākajā stadijā, tāpēc, kad bija piekdienas vakars, bet mēs apstājāmies, vienkārši sākām viņiem runāt. Un tas bija brīdis, kad sadevuši otru bukletu. Es nezinu, vai viņi atnāca pēc tam, bet es ticu, ka tajā brīdī viņiem kaut kas aizķērās no tā visa. Un kad tu saproti to īstenībā, cik Dievs saliek visu kopā, viņš ir pārdomājis visu. Mēs pasaulē esam 6,5 miljārdi iedzīvotāju aptuveni. Viņš katram izdomājis, mēs katrs esam atšķirīgi. Viņš izdomājis, viņiem nav nekas līdzīgs, jums nav nekas līdzīgs. Ja man es cik viņš gudrs bija. Viņš ir gudrāks par miljonu Einšteiniem kopā saviem. Un tas ir tā, ka to mums prāts tam īstenībā nevar tā aptvert mazām. Un atkal drīz mums vasarā paskaties garām un nāks bērnu dārs, atkal apkārt, citiem skola varbūt jau sāksies. Un tas ir tas brīdis, kad mums jābūt visspēcīgākiem. Es zinu, tāpēc, ka es pats eju skolā mācos, un es zinu, cik grūti ir noturēties. Tieši tāpēc, ka varbūt skolās bieži vien ir tik daudz kristiešu apkārt. Es esmu vienīgais kristietis savā kursā. Man pirmās dienas bija ļoti grūti, tāpēc, ka par mani smējās, par mani jokojās visu laiku, bet tas ir brīdis, ka mums jāpaliek visspēcīgākiem. Tāpēc, ka Dievs ir apsolījis, ka viņš mums tikai nepieņems. Viņš teica, ka ja mēs viņam uzticēsim savu dzīvi, tad tas ir brīdis, kad vienkārši mēs esam ar viņu kopā. Mums nav par kur jāuztraucās. Viņš par visu parūpēsies. Un arī vakar, kad man atrakstīja viens puisis, man ļoti iekrita sirdī tas, ko viņš man atrakstīja. Es viņam atrakstīju, kas ir tā lieta, kas tev ir ļoti svarīga no Dieva, kas tev parāda to, cik Dievs ir liels. Un viņš man atrakstīja kā vienu lietu, pēc tam viņš atrakstīja vēl kādas lietas, bet šī lieta, ko viņš man atrakstīja, liek man ļoti aizdomāties. Kad praktiski bez Dieva ir izlīdzība, bet ar Dievu ir ceļi. Mans ļoti lika aizdomāties, tāpēc, ka būtībā bez Dieva nekas nebūtu. Daudz saka, pasauli radusies no sprādziena. Tas nav iespējams. Cilvēki, zinātnieki pierādījuši, ka kaut kam vajadzēja notikt citam. Un, protams, mēs varam atrast kāds attaisnojums, bet Dievs visu šos attaisnojumus ir apstrīdē. Tāpēc, ka viņš ir 100 reizes gudrāks par Einšteinu.
Viņš ir ļoti gudrs. Un pie tam vēl viņš ir tavs tētis. Un viņš tev ļoti mīl. Un tas ir apbrīnojami vispār, cik ļoti mēs reiz tam neaizdomājamies līdzi. Jo es varu pateikt godīgi, es ļoti, ka man arī pateica, bieži vien baznīcā saka, jā, Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai viņš nomirtu par mums. Mēs to tikai apsveram un it kā atceramies pēc kādu laiku, bet mums tajā jāiedzīvās. Es nezinu, kā tas ir atdot savu, ja man būtu dēls, es nevaru viņu atdot, es ticu. Es nezinu. Es ticu, ka vecākiem arī grūti to aptvert, kas šeit ir. Un jūs varat iedomāties, cik daudz mēs viņu rūpam, cik daudz viņš mūs mīl un cik viņš ļoti grib, lai mums ir labi. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tajā pašā laikā, jā, tas mans mērķis šodien bija tāds, ka atgādināt jums šīs lietas. Tajā pašā laikā bērniem ir arī uzdevums. Bērniem ir jāatgādina šīs lietas arī vecākiem. Tāpēc, ka arī vecākiem bieži vien šīs lietas aizmirstās. Tāpat kā mums skolniekiem, tāpat kā mums, kas iet uz bērndārziem, tāpat kā jauniešiem un arī mūsu vīriem cilvēkiem gados. Šīs lietas aizmirstās. Un tāpēc ir, manuprāt, tas ir, kāpēc Dievs mums deva arī bērns, lai viņi varētu mums atgādināt, tāpēc, ka viņiem ticība ir milzīga. Un tas ir tiešām tās tāds lietas, ko varbūt jums gribēju atgādināt tieši šodien. Un jā, un es saku, ka tas brīdis, kad jo ir tā, ka Dievs mums deva savu vienpiedzimušo dēlu, viņš tik daudz lietas mums ir izdarījis. Viss šīs lietas, kas šodien stāstīja, viņš mums uztaisīja miljardiem galaktikas. Viņš mums miljardiem zvaigznes izdarīja. Jo viss, ko viņš radīs, ir skaists. Un viss, ko viņš grib no mums, ir, lai mēs esam uzticamies. Un pirms neilgu laiku sazēju es biju internetā, sērfoju internetā, un redzēju kādu bildīti. Tur bija kāds vīrietis un vēl 3 cilvēki. Tātad, piemēram, ka es esmu tas vīrietis, un šeit stāv vēl 3 cilvēki. Un viņš teica, spēlēsim spēli. Tātad, spēlēsim uzticības spēli, tātad izvēlēties sev pāri. Un spēlēsim spēli, ka jums jāuzticās vienam otram, jums jāiekrīt uz atpakaļ. Tas ir tāda spēle. Bet viņi ir tikai 3. Un viņi tur 2 sadalās, labākie draugi, protams, un viens paliek. Un viņš pastāsta uz aizmuguri, un tur stāv Jēzus un Vēlns. Viņam jāizvēlās. Un tas arī bija tāds, ka man bija tāds, wow, tas īstenībā no vienas puses tev vajadzētu būt ļoti vienkārši izskatīt. Tāpēc, ka pasaulē tik daudz cilvēki īstenībā labi runā par Dievu, bet slikti par Vēlnu. Man liekas, tajā brīdī, tā ir īstenībā diezgan vienkārši izvēle. Bet tas mūsu mērķis ir pastāstīt cilvēkiem. Daudz cilvēku, varbūt nezinu, zina, ka pastāv, it kā ir kaut kur Dievs, ir kaut kur Vēlns, bet viņi tam daudz galvu netic. Viņi to nav piedzīvojuši. Un arī tas, kas jums bērni, jums ir jāstāst saviem klases biedriem, saviem vecākiem, jāatgādina lietas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Dievs mums katru dienu atgādina šīs lietas. Caur saviem darbiem, ko viņš dara, un caur lietām, kā viņš parāda savu spēku, varenību, gudrību. Jā, tas ir, laikam, šodien viss no manas puses. Es centos pēc iespējas tā īsāk, bet es ceru, ka tas kaut kas ir aizcēlies no šodienas. Tāpēc, ka mans mērķis varbūt nebija jums kaut ko jaunu pastāstīt, mans mērķis bija jums atgādināt. Tāpēc, ka bieži vien mēs aizmirstam šīs lietas. Jā, lūksim Dievu. Devis Tēvs, man paskaties šo dienu, kad mums Devis Dievs. Es paskatos, ka šodien visi šeit varam būt, Dievs, kad bērni šeit ir, Dievs, kad visi var būt šeit kopā. Mēs varam būt kopā ar viņiem svinēt šo izlējumu, Dievs. Paldies, ka mums viņas visas Devis, Dievs, kad Tu mums visas arī brīnišķi, Dievs. Pasaules arī zinājuši tā, ka mēs arī nevaram aptvērties. Cik īstenībā viss ir liels un varētu.
Dievs, lūdzu, kad atkal būs septembris, kad mēs iesim apkārt skolā un iesim būt vecajās gaitās atvērt, kad tu stāv mums klāt un kad tu vienkārši esi ar mums tajā brīdī. Un es lūdzu arī, lai bērni tie, kas vienmēr atgādināt saviem vecākiem par lietām, un arī vecāki atgādināt saviem bērniem, kādreiz aizmirsās Dievs. Lai tu parādies varenībā katru dienu, Dievs, un lai mēs to varam ieraudzīt. Es lūdzu, kad vienkārši esi klāt, Dievs, svētī šo jauno nedēļu, Dievs, un vienkārši esi klāt, Dievs. Es tev lūdzu svētī visu, Dievs. Paldies par visu, ko tu mums Dievs. Amen. Paldies, Mikl, Dievs, patiešām ir varams, un tas, ko mēs varam, viņi arī godināt un pielūgt ar dziesmām, tāpēc es aicinu visus celties kājās. Tiešām no sirds dziedāt kādu slavu dziesmu Dievam par to, ka viņš ir varens, ka viņš ir liels, viņš ir mūsu mīlošais tēvs. Nu, tagad ir tas svarīgākais brīdis, jo par darbu jūs arī kaut ko saņemsiet, bet es vispirms gribētu aicināt priekšā visas svētdienas skolotājas. Lūdzu, nāciet priekšā. Tā, nu kādas šodien šeit vēl nav, bet es domāju, ka viņas ir pelnījušas ļoti skaļus aplausus.
es gribētu teikt tā, kā Mikus nu pat teica, ka Dievs ir brīnišķīgs. Jūs ziniet, viņas ir tik dažādas. Un, ja man vajadzētu uzskaitīt tās īpašības, kas katrai no viņām ir, tad katrai ir kaut kas savs. Bet viņas kopā ir kā tāda viena brīnišķīga ziedu buķete. Un es nevaru iedomāties šo darbu bez nevienas no viņām. Tas ir kaut kas ļoti īpašs, ko mums Dievs ir devis. Un tāpēc arī es gribu katrai no viņām pateikties. Martai. Tagad mēs atlaidīsim svētdienas skolotājus. Ne jau pavisam, bet tikai apsēsties. Tā. Bet bērni, mēs arī jums esam kaut ko ļoti īpaši sagatavojuši. Jā, mēs katram no jums esam sagatavojuši diplomu un arī dāvanu. Jā? Un es tagad saukšu bērnus priekšā, jūs varēsiet iecelties un tad arī ar aplausiem saņemt, ja? Olivers. Oliver, nāc uz šurp. Elīna. Tālāk. Edvards. Amadejs. Amadejs ir viens no tiem bērniem, kurš ir visčaklāk apmeklējis svētdienas skolu. Skaidrs šajā mācību gadā. Dāks. Helēna. Helēnai arī ir vislielākais apmeklējums skaidrs šajā gadā. Jēkab. Paula. Martins. Alens. Daniels. Loreta. Rolands. Mārtiņš. Annija. Adriāns. Vai ir Joēls šodien? Ir Joēls. Dāvis. Ance.
Rainers, Elizabete, vai ir visiem diplomi un dāvanas, neviens nav palicis bez. Tā. Es skatos uz šiem bērniem un man ir tāds patiesas prieks, jo es redzu to nopietnību, es redzu to mērķtiecību, ar kādu viņi dodas kaut kā pretī. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs varam kādas lietas arī bērniem palīdzēt attīstīt, un es ceru, ka mēs novērtējam arī to, ko Svētdienas skola dod. Un no manas puses arī liels paldies vecākiem, bez kura atbalsta, protams, nebūtu iespējams, ka šie bērni ir šeit. Mans liels paldies Svētdienas skolotājiem, katrai no viņām, kura ir tā uzcītīgi kalpojusi šī mācību gada laikā. Un paldies arī draudzei par tām aizlūgšanām, jo bez jūsu aizlūgšanām šī Svētdienas skola tāda noteikti nebūtu. Un es gribu teikt, Svētdienas skolas nodarbības vasarā jau nenotiks, bet dievkalpojumi notiks. Un ik viens no jums ir mīļi aicināts katru svētdienu būt šeit, 11. Ir dažādas iespējas gan pusauģiem, gan arī Svētdienas skolas bērniem, un ne tikai Svētdienas skolas bērniem, ir vasarā, augusta mēnesī ir ģimeņu nometne, un, protams, arī kādu pasākumu jauniešiem, kur varam iesaistīties un arī tādā veidā pagodināt Dievu un arī būt par izaugt, lai varam augt mūsu garīgajā dzīvē. Bet, kā jau sacīju, katru svētdienu jūs esat mīļi gaidīti būt šeit Vīlānas draudzē. 11. dievkalpojumā. Un kā katru svētdienu arī tagad mēs saliksim savus labprātīgos ziedojumus. Tā tas draudzēs notiek. Esam pateicīgi jums, ka atbalstat draudzes darbu un ticam un ceram, ka arī uz priekšu tas notiks. Un lai Dievs svētī arī mūs, ka tagad to varēsim darīt mūzikai skatot.
Mēs atlaidīsim bērnus, lai viņi dodas svinēt. Mēs būsim vēl kopā kā draudzē arī svētā vakarēdienā pēc kopīgām dziesmām, ko mēs varēsim kopīgi dziedāt. Un, ja jūs atzīstat Kristu kā savu kungu un glābēju, un esat varbūt arī no kādām citām draudzēm, esat mierā ar saviem brāļiem un māsām, savās draudzēs, tad esat mīļi aicināti arī baudīt svēto vakarēdienu kopā ar mums šodien. Skan mūzika un bērni, mēs varam aplausiem viņus pavadīt, un tad dziedāsim kādas kopīgas dziesmas. Svētdienas, ko mēs esam palaiduši par nodarbību. Pēc kādu laiku mēs visi nāksim pie svētā vakarēdienā. Mums tiešām aicinām sagatavot katru dienu sirdi. Un patiešām Jēzus ir miris par mūsu grēkiem, viņš ir samaksājis par mums, un mēs varam būt atbrīvoti un tiešām nāk pie Jēzus viņa tuvumā. Un tas, ko mēs varam darīt, tiešām varam sagatavot savu sirds tam, ko mēs darīsim. Ar tādu pateicīgu sirdi, nāc pie Dieva, pie vakarēdienu, un tiešām tas, ko es lūdzu un aicinu jūs, lai tiešām par tām dziesmām, ko mēs dziedāsim, mēs pa priekšu uzturam tos vārdus. Un lai tie vārdi iet mums uz priekšu, lai mēs tiešām tos dziedam no sirds un ar tādu patiesu tiešām tādu atdošanos Dievam. Tāpēc tiešām, ja kāds vēlas, tad droši celties kājās, vēlas apaukt sēžot, bet tiešām sagatavosimies katrs ikvienas tam, ko mēs darīsim pēc kādu laiku. Tu esi
nestaigāt citos ceļos, kā un tavos. Es tiešām palīdzi man atdot visu savu dzīvi Tev. Māci mani, māci mūs visus, lai mēs patiešām ikdienas varam kļūt līdzīgāk Tev. Tavā vārdā.
Kristu. Ir tik labi apzināties, ka mēs esam daļa no tā, ko tu veidoji šīs pasaules. Daļa no draudzes. Paldies, kungs, ka mēs varam kā draudze nākt arī kopā, lai pieminētu, atcerētos ne tikai to, ko tu kādreiz esi darījis, bet to, ko tu šodien dari manā ikvienu mūsu dzīvē. Un lai šis brīdis ir tas, kurā mēs ik viens spējam šajā brīdī novērtēt Kristu, tavu upuri, novērtēt tevi, mūsu kungu un glābēju. Amen. Es pirms baudām svēto vakarēdienu, es dažas domas vēlos līdz dalīt. Un, kad Miks runāja par to, cik varens ir Dievs, tad tā Dieva varenība, protams, izpaužas vispirmām kārtām jau tajā, ka viņš bija gatavs dot savu dēlu, lai glābtu mūs, lai glābtu šo pasauli. Un nāca Kristus, viņš dzīvoja uz šīs zemes starp cilvēkiem. Un Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā mēs lasām kādu gadījumu no Jēzus dzīves, un tur ir viņa saruna ar mācekļiem. Kad Jēzus nonāca Filipa Cezarijas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot. Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmoni, Jonas dēls. Jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Kādu laiku Jēzus sludina par Dievu valstību. Viņš ir kopā ar ļaudīm, redz viņu vajadzības, palīdz viņu vajadzībās, dziedina, atbrīvo cilvēkus. Tas, ko viņš dara, atstāja kādu liecību par viņu pašu. Un, protams, mums šodien uz to raugoties liekas, cilvēkiem visu to redzot būtu jānonāk pie viedokļa, kas tad patiesībā ir Jēzus. Un, kad Jēzus jautā mācekļiem, ko tad cilvēki par mani domā, tad mēs redzam tās daudzās atbildes. Daudz viņā saredz Jāni Kristītāju, kurš turpina iesākto, citi saredz, ka tas ir Elija, citi vēl kādu no praviešiem viņā saskata. Mēs redzam, ka cilvēku domas dalās. Ir dažādi viedokļi, katrs Jēzu redz kaut ko citu. Un iespējams, ka daudzu cilvēku sirdī tomēr ir šī apslēptā cerība, ka viņš
ir tas, kuru ļaudis gaidīja? Iespējams, ka nosaukt Jēzu par Mesiju būtu ļoti drosmīgi, jo tad būtu jāatzīst un jāsāk sekot viņam tā pa īsti. Un tad notiek šī saruna, kad Jēzus ar mācekļiem ir nostāpt no tā pūļa, varbūt daudz klusākā situācijā, kur ir Jēzus un viņam tuvākie 12 mācekļi. Un šis jautājums, ko Jēzus uzdod, gribot uzzināt, ko ļaudis saka, ir ievads daudz nopietnākam un daudz svarīgākam jautājumam. Un tas ir jautājums par to, ko tad jūs sakāt, kas es esmu? Es domāju, līdz noteiktam brīdim mēs varam pieaugt kādā atziņā, ko mums kāds cits pasaka par Jēzu. Līdz noteiktam brīdim mēs varam sevi uzturēt ar šīm domām, ko Jēzus dara citu cilvēku dzīvēs. Līdz noteiktam brīdim mēs varam samierināties ar to, ko citi saka. Bet mēs tā nekad nenonāksim pie tās svarīgākās atziņas. Kas man personīgi ir Kristus? Jā, daudziem Jēzus tā arī paliks kā viens, kurš ir dzīvojis vairāk kā 2000 gadus atpakaļ un galu galā nomira. Kādiem Kristus paliks skolotājs, labs skolotājs, viens no kādas reliģijas dibinātājiem. Un bieži vien cilvēki ar to samierinās. Jo bieži vien vieglāk ir dzīvot ar šo sapratni, ka Jēzus ir kaut kas mazāks par Dievu dēlu. Jo ja mēs domājam par Dievu un Dievu dēlu, tad mēs tomēr atzīstam viņa visvarenību. Tad mēs atzīstam, ka tas, ko Dievs un Dieva dēls saka, tam tomēr ir kaut kāda jēga, kaut kāds svars, kāda nozīme. Jo tas, ko Dievs saka un Kristus saka, tas piešķir ne tikai šiem vārdiem kādu īslaicīgu nozīmi, bet mūžības jēgu. Toreiz tas bija jautājums mācekļiem, bet šodien tas ir jautājums mums. Ko jūs sakat, kas es esmu? Un Pēters atbild, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un mēs saprotam šo viņa domu, kur viņš to cenšas pasvītrot.
Kristu, es zinu, ka tu esi daudz lielāks par to, ko citi par tevi domā. Kristu, mēs esam piedzīvojuši un redzējuši, ka būt ar tevi nozīmē kaut ko daudz vairāk nekā vienkārši noticēt. Tu esi tas, pēc kā ļaudis ir ilgojušies. Tu esi tas, pēc ko ļaudis ir gaidījuši. Tu esi tas, kur dēļ mēs esam gatavi atdot savu dzīvi un daudz ko upurēt. Un mēs klausamies šajā atbildē un sakam pareizi atbildi. Bet šis jautājums skar katru no mums personīgi. Ko tu par mani saki? Kas es esmu? Un tāpēc, tad, kad mēs baudām svēto vakarēdi, man patīk tas, ko mēs varam izlasīt jaunajā Bībeles tulkojumā. Svētais vakarēdienas nav tikai brīdis, kad mēs kaut ko atceramies, bet jaunais Bībeles tulkojums saka, cik kārt jūs šo maizi ēdīsiet un šo biķeri dzersiet, jūs ar to paskudināsiet kunga nāvi, iekams viņš nāks. Un tāpēc arī es to katru reizi arī atkārtoju. Ja tu atzīsti Kristu kā savu kungu un glābēju. Dieva vārds saka, lai mēs katrs sevi pārbaudām. Un šis ir brīdis, kuram, es domāju, mēs esam gatavojušies. Jau iepriekš domājot, bet arī esot šeit Dievu, mēs uz maz brīdi vēl paliksim klusā, lūkšanā Dievu priekšā, tad baudīsim svēto vakarēdienu. Tavā vārdā mēs lasam Kristu, ka tu uzklausi mūsu lūkšanu, ja arī tur ir tikai daži vārdi, varbūt, ka tā ir tikai nopūta. Un paldies, ka mums nav jāuzskaita šajā brīdī tev visi tie labie darbi, ko mēs daram, bet ka mēs varam vienkārši nākt pie tevis un pateikt to, ko mēs jūtam. Varbūt tas bija kāds paldies šajā brīdī, varbūt tas bija palīdzības sauciens, varbūt tas bija lūgums pēc piedošanas. Jā, tu, Dievs, to visu dzirdēji. Un paldies, ka varējām to darīt. Un es lūdzu, kungs, lai tad, kad baudīsim svēto vakarēdienu, lai darām to ar pārliecību, ka tu mums mūsu grēkus esi piedevis.
viss ir atklāts. Paldies, Dievs, ka Tu esi, kurš mums neatgādini mūsu pārkāpumus atkal un atkal, bet Tu tos ņem uz sevi caur Jēzu Kristu. Un dod, lai ņemot šo maizi un šo biķeri, lai mēs apzināmies, ka tā ir mūsu liecība tam, ka mēs ticam Tavai glābšanai, Kristu, pie krusta, caur šo nāvi, Tu mums dod dzīvi. Dod, ka mēs ar pārliecību to varam apliecināt šajā brīdī. Amen. Mēs piecelsimies un ieklausīsimies arī šajos iestādēju vārdos. Tādī naktī, kad Jēzus tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, tā ir mana miesa, kas par jums tiek dota. Cikāt jūs to ēdiet, to dariet mani pieminēt. Arī biķeri pēc vakarēdienu ņēma un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, cikāt jūs no tā dzerat. To dariet mani pieminēt. Mēs lūgsim Dievu. Kungs Jēzu, mēs visi grēcinieki esam šeit kopā, lai no jauna atzītu, ka Tu esi mūsu glābējs. Paldies par šodienas tik skaidro un vienkāršo vēsti un to, cik liels Tu esi. Cik varens un cik skaistu pasauli esi radījis, cik skaistus mūs esi radījis. Paldies Tev par to. Lielais Dievs, Jēzu Kristu, Tu esi radības sākums, un Tu esi sākums jaunai dzīvei. Un mēs, katrs viens, kas esam ticīgi, varam atcerēties to, kā tas sākās un cik labi tas sākās. Dievs, kā Mikas arī šodien mums atgādināja, ka tā izvēle ir ļoti, ļoti vienkārša. Kam Tu uzticēsies? Kristus, lūdzu, kad šis brīdis, kad mēs baudam, tā ir atzīšanās Tavā priekšā. Mēs esam nespēcīgi bez Tevis, mēs esam nevarīgi, mēs esam grēcīgi. Mēs atzīstamies savos grēkos un tiekam atjaunoti. Es lūdzu, ka mēs atzīstamies savās ģimenēs viens otru, atzīstam savas kļūdas. Lai ienāk Tava patiesība, jo Tavs vārds saka, patiesība mūs darīs brīvus. Lai atzīstamies saviem draugiem. Palīdz mums atzīties un apmainīt šo netaisnību ar Tavu taisnību un patiesību. Mīļais Jēzu, paldies par glābšanu un palīdz mums būt drošiem un nešaubīgiem. Ka tas, ko Tu esi sācis, Tu to arī pabeigsi, jo Tu esi Dievs. Tu pabeidz lietas, jo Tu to apsolīji. Paldies Tev par to. Paldies Tev, Jēzu. Amen. Lūdzu, sēdieties un mēs dziedāsim kopīgi dziesmu. Un tās laikā lauzīsim maizi. Pēc šīs dziesmas mēs būsim priekšā. Jūs esat aicināti nākt un pavadīt vakarā.
cik kārt jūs šo maizi ēdīsiet un biķeri dzersiet, jūs pasludināsiet tā kunga nāvi, līdz viņš atkal nāk. Amen. Mēs kopīgi dziedāsim dziesmu. Es mīlu Jēzu. Dziedāsim piecelšies. Svinēsim svētkus kopā tur Līvānos. Tad svētdienas skola šodien, par cik ir izlaidums, tad pēc
noslēguši, aicinu visus nedoties uzreiz ārā pa durvīm, bet pie info galda un svētku līderis mūs gaida. Tāpat atgādinu, ka katru svētdienu dievkalpojumu šeit un visi esam mīļi aicināti. Un mēs gribam, kā mēs Vīlandes draudzē to darām, mēs gribam sveikt visus šī mēneša jubilārus. Un tāpēc tie, kuriem ir dzimšanas diena jūnijā, mēs jūs mīļi aicinām šeit priekšā. Un lai īpaši tie cilvēki, kuriem ir vara lemt,
pieņemt kādus lēmumus, spēj to vienmēr atcerēties. Un sargāt šo zemi, šo tautu, cilvēkus, kur šeit dzīvo, rūpēties par viņiem. Un mēs lūdzam Tavu gudrību. Atgādini par sevi un lieto savus ļaudis, kas var to darīt. Atgādini par sevi, jo Tu esi Dievs. Dievs sveitī mūs. Katru dienu. Āmen.
mīlestība, Kristus Jēzus žēlastība, Svētā